Sveiciens no Kiwi Pekka. Un arī Valtek, protams. Šajā video sērijā, tieši tā, video sērijā, būs vēl video. Mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar to, kā strādā Kiwi Pekka, akmeņu lasītājs, dažādos apstākļos tepat mūsu mīļajā Latvijas zemītē. Un pirmajā video jūsu uzmanībai. Kiwi Pekka akmeņu lasītājs darbībā kultivēta lauka apstākļos. Un kamēr jūs skatāties, kā Kiwi Pekka lasa akmeņus, es pastāstīšu par dažiem šī agregāta tehniskajiem datiem, kas varētu šķist interesanti. Kiwi Pekka akmeņu lasītājs ir pieejams vairākos darba platumos. Tātad sākot no 3,3 metriem līdz pat 7 metriem. Šīm jaudīgajam agregātam nav nepieciešams liels traktors. Tieši tā, Kiwi Pekka akmeņu lasītājam no traktora nav nepieciešama liela vilkšanas jauda. Pietiek ar 70 zirgspēkiem. Kas attiecas uz hidraulisko jaudu, 20 litri minūtē būs pilnīgi ok. Sveiciens atkal no Kiwi Pekka. Un arī Valtek. Mūsu iepriekšējā video par Kiwi Pekka akmeņu lasītāju jūs redzējāt, kā šis agregāts strādā kultivēta lauka apstākļos. Šodien jūsu uzmanībai tas pats agregāts tikai svaiga aruma apstākļos. Ja iepriekšējā video es jums vairāk stāstīju par Kiwi Pekka tehniskajiem parametriem, tad šoreiz varbūt nedaudz vairāk par to, kas tad būs tie iegūmi jūsu saimniecībai no šī agregāta. Un pirmām kārtām tās jau būs perfektas un no akmeņiem tīras lauksaimniecības platības. Jā, tā būs, viss jau tīši akmeņiets, akmeņs un palicis, jā. Otrakārt, tā būs lielāka produktivitāte. Šīs agregāts būs produktīvs ne tikai salasīto akmeņu skaita un ātruma ziņā, bet arī tādā ziņā, ka tā vadīšanai ir nepieciešams tikai viens operators. Un mūsu pieredzē šis agregāts nekad nav aizlīgojies, aiztusējies vai aizsvinējies. Un treškārt, Kiwi Pekka akmeņu lasītājs ir paredzēts sarežģītiem akmeņainiem un kalnainiem apvidiem. Tādēļ viņš ļoti labi performē arī mūsu Latvijas zemītē. Sveiciens no Kiwi Pekka. Un trešo reizi arī no Valtek. Šis ir noslēdzošais video stāsts par Kiwi Pekka akmeņu lasītāju, kurā jūs varat saskatīt atbildes uz jautājumiem, kas visbiežāk parādījās komentāru sadaļā. Tātad tikko redzējāt darba ātrumu un apgriezienus, un šobrīd skatāties, kā notiek cīņa ar lielajiem akmeņiem. Tātad viņš tiek aizdzīts smuki uz centru un lielā mute viņu smuki apēd pēc tam. Šādi izskatās lauks pēc Kiwi Pekka. Kas lācītim vēderā? Kaut kas šāds aptuveni. Un visu beidzot kāds vēl skaistumkadrs, marketinga fotokameras. Un tad jau mēs visu beram laukā un sakām paldies par skatīšanos.